Sveicināti! 2022. gadā, kad mums Latvijā bija elektroenerģijas krīze un uz elektrību cenas bija maksimāli augstas, uz savu jumtu es uzliku saules paneļus. Liku maksimāli cik daudz varēju uzlikt, kopā uzliku 29, katrs panelis 410 vati, tātad kopā gandrīz 12 kW jaudu. Vienīgā problēma ir tā, kad man no austrumiem ir lieli kaimiņu koki priekšā, līdz ar to elektrības ražošana man var sākties tikai tad, kad saulīte ir pašā zenītā, tātad, kad ir apgājis apkārt kaimiņu kokiem. Vienu daļu paneļus es uzliku ziemeļpusē, līdz ar to viņi man var ražot tikai tad, kad saulīte ir pašā augšā, un tas ir tikai vasaras kaut kādos brīžos. Pēc tam viņi man fiziski atslēdzās. Līdz ar to pieļaujamos maksimālos saražotos apjomus es nekādā veidā ar saviem paneļiem neesmu spējīgs saražot. Kad saules paneļus uzstādīju, pieslēdzos neto uzskaites sistēmai. Neto uzskaites sistēma nozīmē to, ka to elektroenerģiju, ko saražo saules paneļu, un es neiztērēju tajā brīdī, kad viņa tiek saražota, es viņu nepatērēju un nododu sadales tīkla elektrotīklā. Un viņu šo enerģiju varu izmantot nedaudz vēlāk. Tātad es it kā to enerģiju uzkrāju. Un, protams, ka galvenokārt šādu enerģiju es izmantoju tumšajā diennakts laikā vai arī ziemā mājas apkurei. Tajā brīdī, kad saules paneļi vai nu nav spējīgi saražot tik daudz, cik man ir vajadzīgs, vai arī vispār neražo. Līdz ar to man bija fiziska iespēja izmantot katru saražoto kilovatu stundu, ko saražo saules paneļi savām vajadzībām. Man kā saules paneļu īpašniekam šāda kārtība bija ļoti izdevīga, ka es varēju uzkrāt un glabāt savu saražoto enerģiju. Bet ne visiem tas likās godīgi, un šeit es arī varētu piebilst, taisnīgi varbūt tas gluži nebija attiecībā pret visiem pārējiem. Tāpēc šādai uzskaites sistēmai varēja pieteikties tikai līdz 2024. gada 30. aprīlim, un tie, kas bija pieteikušies, tad šādu sistēmu varēs izmantot tikai līdz 29. gada 28. februārim. Tie, kas šai neto uzskaites sistēmai nepaspēja pieslēgties, tiem ir un bija jāpieslēdzās neto norēķinu sistēmai. Tieši tāpatās kā tiem, kur paspēja tomēr pieslēgties neto uzskaites sistēmai no 2029. gada 28. februāra, arī būs jāpāriet uz neto norēķinu sistēmu. Manuprāt, man, kā saules paneļu īpašniekam, neto norēķina sistēma nav izdevīga, jo neto norēķina sistēmā visa tā elektroenerģija, ko es neizmantoju, ko man saražojas saules paneļi uzreiz, un ko es novirzīšu sadales tīklos, man viņi tur būs jāpārdod. Nevis es viņu uzkrāšu, bet man viņi būs jāpārdod par biržas cenām. Un pēc tam, tad, kad man saules paneļi saražos mazāk vai arī neražos vispārībā, tad man šī elektroenerģija būs tāpatās kā jebkuram jāpērk. Protams, es varēšu izmantot to naudiņu, ko es būšu it kā nopelnījis, tad, kad saules paneļi man būs saražojuši man nevajadzīgo elektroenerģiju, ko es būšu atdevis sadales tīkliem. Un, kā es teicu, par biržas cenām. Cenāk tāda kā maziņa uzņēmēja darbība. Bet tikai šī situācijā mēs saprotam, ka tad, kad tā elektroenerģija ir visvairāk vajadzīga, tad arī cenas ir bišķīt savādāks nevis tajā brīdī, kad viņi tiek saražoti. Bet tas ir cits stāsts. Neliela remarka no manas puses. Es personīgi uzskatu to, ka Latvija ar savām elektrostacijām var nodrošināt pati sevi vai nu pilnībā, vai nu gandrīz pilnībā ar elektroenerģiju. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji, šeit runa neiet par komerciālu darbību, lai saņemtu elektroenerģiju, viņiem vajadzētu maksāt tikai kaut kādu nosacīto biedra naudu, kaut kādas 50 eiro vērtībā, lai šīs Latvijas elektrostacijas varētu uzturēt. Šodien es gribu pastāstīt par šo neto uzskaites sistēmu un kā tad man ir gājis šī gada garumā ar neto uzskaites sistēmu. Gribu pieminēt, ka neto uzskaites sistēma sākas martā un noslēdzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Tas nozīmē, ja es esmu saražojis un uzkrājis elektroenerģiju vairāk nekā es esmu iztērējis, tad februāra pēdējā dienā viņi man pazūd un visu uzskaites sāku atkal no 1. marta. Tas nozīmē, ka elektroenerģiju, saules paneļu, to, ko man ir saražojuši, man ir jāiztērē līdz nākošā gada 1. martam. Tagad par šo laika periodu, par iepriekšējo gadu, tas ir no 2024. 1. marta līdz šodienai. Šodien mums ir 6. februāris. Mēģināšu pastāstīt, kā tad man ir gājis.
Visos datos, protams, būs 1 mēnesis mīnus, tātad par februāru es te neminēšu, bet kopsumā jūs varēsiet redzēt. Lai šo visu stāstu pastāstītu, būs daudz cipari. Šeit jūs redzat aplikāciju no telefona, kuras esmu ievadījis, cik 1 kWh arī maksā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, kad visu uzskaite sākās ar 1. martu, tātad jūs redzat, ka saules paneļi ir saražojuši 620 kWh. Ejam tālāk uz priekšu. Te redziet, ja jūs sekojat līdzi, ir aprīlis, maijs. Maijā, kā jūs redzat, man saules paneļi visvairāk saražoja 1431 kWh. Tad mēs ejam jūnijas, jūlijs, augusts, septembris, oktobris. Novembris ir beidzies, jā, tur nekas vairs nav. Un decembris. Un tagad mēs varam paskatīties, kas man arī jaunajā gadā ir bijis. Kā jūs šeit redzat, janvāris, principā nekas, un šodien man ir kaut kāds 4. februāris, un redzam, tur arī nekas nebūs. Tātad ar martu viss tikai sāksies. Mēģināšu jums parādīt, kā izskatās konkrēta diena. Tātad mēs te maijā. Paņemsim maiju. Tāks man tik veikli neizdodas. Ka te mums ir maijs. Tātad 4. gada. 5. maijs. Redzam, šādi izskatās, cik daudz ir saražots konkrētā dienā. Tātad pa dienu lielākais, kas man tiek saražots, ir 60 kWh. Jā, tad jūs šeit redzat. Mēs varam. Tātad es ceru, ka jums ir radies priekšstats, kā tad tā enerģija tiek ražota. Tur, kur ir vismazākais, protams, tad ir apmācies un varbūt lietus līst. Bet jebkurā gadījumā jūs redzat, ka man saules paneļi tikai pa dienu var saražot pats vairākais 60 kWh, jo man ir ēna priekšā un paneļi ir pat ēnas pusē, tā kā ļoti neefektīvi, bet, redzam, ir saražots. Tagad es esmu iegājis sadales tīkla mājaslapā, tieši tajā sadaļā, kur tiek uzskaitīti mana patērētā elektroenerģija. Un arī elektroenerģija, kas tiek saražota un nodota sadales tīklā, kur tālāk sadales tīkls pats sadala. No manas puses skatoties, es vienkārši viņu uzkrāju tur sadales tīklos, tā kā tādā lielā akumulatorā. Un tagad mēs redzam, mums interesē marts, jo 12 mēnešu periods, marts ir sākums. Tātad martā es esmu iztērējis 829 kWh, bet šeit netiek minēts tā, ko es esmu uzreiz iztērējis, tad, kad saules paneļi ražoja. Saules paneļi saražoja un tīklā ievadīja 419 gandrīz kWh. Tātad šī starpība izrādās, ja, tātad mēs varam sarēķināt, un te mēs redzam, ka pat 410 kWh man bija jāsamaksā, jo viņas es iegādājos, jo man viņas vienkārši nebija. Tālāk jau mēs redzam, atkal starpība jau aprīlī jau bija mazāka, un sākot no maijā, tad, kad ir viss produktīvāk saules paneļi strādā, tātad jūs redzat 1186 kWh ir ievadīts sadales tīklos. Mājā ir siltāks, tātad mājas apkurēm ar mazāk bija jāiztērē un elektroenerģijas vispār uz māju tērēja mazāk. Līdz ar to šeit mēs redzam, man jau veidojās uzkrājums, un saražots ir vairāk nekā es esmu iztērējis. Tas nozīmē, ka man papildus nekas nebija jāpērk, un man no maija jau pagājušā gada par elektroenerģijas neesmu pircis, man par elektroenerģiju nav jāmaksā. Vienīgais, ka, protams, kad es tālāk no sadales tīkliem, kad gribējuši saņemt atpakaļ savu, man būs jāsamaksā par piegādi. Ja, tie mums bija kaut kādi 5 eiro centi. Lūk, tātad mēs redzam, ka no maija pagājušā gada, principā, elektroenerģiju es neesmu pircis, un arī janvārī. Un jūs redzat, janvāris tagad jau ir beidzies, es esmu iztērējis 1036, silts mēnesis bija. Un tas nozīmē, ka man arī šeit nebija jāmaksā, jo bija uzkrājums. Redziet, kāds uzkrājums. Un tagad uz februāri man ir palicis arī uzkrājums. Tas nozīmē, ka
Es pieļauju, ka februārī es neiztērēšu elektroenerģiju vairāk kā janvārī, un tas nozīmē, ka arī par februāri man būs pa nullē, man nebūs jāpērk elektroenerģija. Nu, to es pieļauju, vēl jau varētu būt baigies sala, un tad būs vairāk, bet izskatās, ka no māja, no pagājušā gada, es principā par elektroenerģiju neesmu pirts, man viņa nebija nepieciešama, jo man bija savējā. Ja mēs pastamies pagājušo gadu, ja, janvāris, tad mēs redzam, ka man jau te ir beigusies, man jau bija aizpagājušo gadā jau decembrī beidzās mans uzkrājums, tāpēc, ka bija augstas ziemas. Ja, un tad mēs redzam, cik daudz es esmu pircis. Jā, rēķini bija lieli. Šeit jūs redzat, es esmu mēģinājis visus ciparus ielikt tabuliņā. Excel tabuliņā, un kā jūs teicu, tātad saules paneļu visu uzskaita mums sākās no 1. marta un beidzās līdz 1. martam. Tāpēc šeit ir tikai tekošā perioda mēneši. Iztrūkst februāris šī gada, bet nu viņš vēl man nav bijis. Bet uz kopējā fona tas, man liekas, ļoti neietekmēs. Tātad redzam pirmajā stabiņā, cik ir daudz saražojuši saules paneļi. To es jums iepriekš rādīju no telefona aplikācijas, kur tiek uzskaitīts katrs mēnesis. Šeit mēs redzam, ir iztērēts. Uzreiz, tā kā saules paneļi saražo un nav nodots nekur sadalas tīklos, uzreiz iztērēts šis stabiņš. Nodots tas, ko man nebija nepieciešams iztērēt, uzreiz tika nodots sadalas tīkliem, jau elektroenerģijas, šāds stabiņš. Tātad es esmu pircis un tērējis elektroenerģiju pēc sadalas tīkla uzskaites nākošais stabiņš. Un tātad šo stabiņu saskaitot ar tiem cipariem, kas ir saražots un iztērēts uzreiz, kuras nav nodots sadalas tīklos, man veidojās šis stabiņš. Tas nozīmē, pēc šī stabiņa jūs varat redzēt, cik daudz elektroenerģijas es uz māju tērēju katrā mēnesī. Nu, baigi jau lielie cipari īstenībā. Nu, lūk, tātad, ja man nebūtu bijuši saules paneļi, tad mēs vēl varam šeit saskaitīt. Tātad 1 kWh man izmaksātu 12 eiro centi elektroenerģija, tas ir vēl pa lēto rupi runājot. Piegāde man maksāja 5 centi, nu, kopā ar PVN 5 centi. Ja, tātad kopā sarāk 20 eiro centi par 1 kWh, lai viņi atgādātu līdz manim un es viņu varētu iztērēt. Tātad, ja nebūtu saules paneļi, es būtu konkrētajā mēnesī iztērējis šajā stabiņā minētos ciparus. Lai būtu skaidrāks, protams, skatījāmies šajā periodā, un šajā periodā mēs redzam, es esmu iztērējis, būtu iztērējis 1442 eiro. Bet ņemot vērā, ka man bija saules paneļi, tātad es teorētiski pirku papildus tikai šos daudzumu elektro. Un tad par daudzumu šeit mēs varam redzēt, kad es pateicoties saules paneļiem, esmu iztērējis tikai 82,25 centus. Ja mēs saskaitām, tad uztaisām summu, cik tad man tur tā ekonomija ir, un te mēs redzam, tad ekonomija man sanāk uz 1360 eiro. Protams, ka šeit man ir noteikti daudz visādas kļūdas, bet es gribu ar šo parādīt to kopainu. Ja, un tātad vēl vienreiz atgādināšu, ka par saules paneļu uzstādīšanu es esmu samaksājis gandrīz 10 000. Šajā gada periodā, šajā atskaites periodā es esmu iekonomējis 1360 eiro. Un tas ir nosacīti pēc lētas elektroenerģijas cenas. Protams, jūs varētu teikt, ka jāpērk pēc bīžas cenām, varbūt vasarā bija vai vēl kaut kad, bet nu ņemot vērā, ka man ir fiksētā cena, ja, un, protams, ka te arī tas cipars varētu mainīties. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs uzskatām, kad es pērku pa 13 centiem bez PVN šo 1 kWh, tātad es būtu iekonomējis 1360 eiro. Palikuši vēl tagad mums ir 2025. gads, līdz 2029. gadam tas viss vēl darbotos, tas ir 4 gadi. Tātad mēs šeit pieliekam 4 gadi, un tad 4 gadu laikā, ja elektroenerģijas cenas nekāpt uz augšu vai nekāpt uz leju, bet izskatās, ka tagad viņas kāps uz augšu, tad
pēc 4 gadiem mēs redzam, es jau būtu iekonomējis 5000, gandrīz 500 eiro. Bet iztērēju 9000, 10 000. Ja mēs pastamies, kad es uzliku 22. gadā, sāksim ar 23. gadu, tas ir plus vēl 2 gadi, tātad 6 gadi. Kopējā aina, kā jūs redzat manā gadījumā, 8100, nu, bišķīt mīnusā man aiziet, bet ja mēs nopaļojam un gandrīz, ja es vēl atrastu kļūdu un vēl kaut kur piesojtos, es gribētu teikt, ka pateicoties ar valsts atbalstu, pateicoties šai neto uzskaites sistēmai, es esmu ar saules paneļiem ļoti rupi runājot izgājis pa nulēm. Un tagad es jums parādīšu, kā es pastos uz šo pašu problēmu, tikai no tās puses, ja cilvēks ar saviem saules paneļiem ir pieslēdzies neto norēķinu sistēmai. Ja reiz man ar uzskaites sistēmu šeit liekas, ka vajadzētu būt maksimāli izdevīgi, nu, tas izdevīgums ir rupi runājot par nulēm, tad ar norēķinu sistēmu ekonomiskais izdevīgums, nu, manuprāt, ir ļoti, ļoti apšaubāms. Līdz ar to es pašreiz neuzskatu, ka neto norēķinu sistēma saules paneļu īpašniekiem varētu kaut kādā veidā būt ekonomiski izdevīga. Es, protams, varu kļūdīties šajā situācijā, bet no tā, ko es redzu pēc tā, kas man ir, manuprāt, viņi ir galīgi ekonomiski neizdevīgi. Neto norēķinu sistēma. Labi, tas man arī bija viss. Ceru, ka kādam es esmu palīdzējis. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Ātā!